Viestur, mēs visi dzirdējām šodien tik daudz atzinīgas vārdus tev. Tev 47. Jā. Ir vai ne? Gadi nav šķērslis, vai ne? Bērns ir šeit. Jā, es saprotu, bet manuprāt, tie ir sinonīmi lielā mērā. Tas darbs, ko tu esi izdarījis, tos pamatus, ko tu esi ielicis. Tu dzirdēsi intervijās, ko te jaunie teica, kā viņi to ir turpinājuši. Es tā speciāli izvilku cauri to, kā pa paudzei, un atkal reinkarnējās, un tas stils paliek un saglabājās Viestur. Saka, kā tu jūties? Es jūtos gandarīts par to, ka tie, kas mēs esam Vēns Zirgs, mēs esam intelektuāļi. Jā, tas ir neapšaubām. Mēs esam intelektuāļi un tie cilvēki, kas 40 vai cik tur gadus apakaļ ir bijuši mūsu, vairāk kā 420 cilvēki, viņi savā dzīves gaitā ir attīstījušies visādās jomās, muzikālajā, jā. Un tas ir tas lielākais iegūms. Un tas būs jau tas galvenā vērtība bijusi tā mīlestība, tā labsajūta, ko mēs paši sev un publikai varam dot. Ne tik vien tāda, man nekad nav bijis prioritāte mehanisks mūzikas atskaņot. Jā, es saprotu. Savā laikā, kad to viss sāk, bija situācija, ka dzīvā muzika nevarēja būt tik kvalitatīva. Jā, bija objektīva. Jā, bet laika mainījās, un es vienmēr esmu bijis par to, ka šajā pasākumā jābūt ir galvenais ir tas cilvēks, lai viņš izdod kvalitāti visādās jomās. Un šis vakars ir pierādījums. Jā, tas ir pierādījums. Atkal pārmet kūleni, mainās tehnoloģijas, mainās mūzikas stili, bet tā ideja paliek. Tas iet caur gadiem. Jā, kā lai to pasaka, tehnoloģijas var mainīt, tam līdzīgi var spēlēt uz tādu instrumentāru, uz tādām klavierēm, bet galvenais ir. Galvenais ir tas, ko tu spēji radīt, ko tu spēji izdomāt. Un tu redzēji, ko jau puikas te teica un meitenes, vai ne? Tu esi viņam to impulsu iedevis, un pēc tam viņi tālāk paši aizgājuši. Vai uz mūziku, vai uz citu jaunrādu, bet viņi visu kaut ko rada, ievēro, vai ne? Tas ir. Es esmu bijis pateicīgs Dievam par to, ka viņš man devis tādu spēju, ka es varu cilvēkiem saskatīt viņu dotību. Jā. Protams, man bija dīdžeja skola daudz gadus, un pieteicās puiši, bet ne viņi varēja būt par dīdžejiem. Protams. Es apskatījos, cits varbūt dejotājs, cits gaismotājs, cits skaņoperators, ja to saskatīju. Bet tā viena galvenā doma, ka tā ir muzikas izteiksme, sapratne un pasniegšana cilvēkam dažādos veidos. Tas ir saglabājies. Jā. Te ir rezultāts. Un 47 kalendāri ir apaļi. Vēl kam uz 50 nav variantu. Nē, kā lai pasaka, 47 nav apaļi. Mēs riktējāmies uz 45. Jā, tu teici, jā. Tā pandēmija, bet mums uztaisījām attālināti, un tā tālāk. Es jau nezinu, kā tur būs ar tiem 50. Nē, protams, ka mēs nezinām. Jo visa politiskā situācija, Krievija, pasaule ir. Paldies Dievam, šodien arī pandēmija piekristus, ja bija tādā saprātīgās formā. Ielikt slēdēt kaut kādā. Mēs esam kopā. Jā, tā ir lieliska kopības sajūta. Es to te izjūtu, pilnā mērā es zinu, pa diskotēkām braucot, es redzu, te ir atkal īpaša nianses tām Vēnces Zirgstīm ir. Redz, tur jau tā lieta, kad mēs, kad darbojamies Vēnces Zirgstīs, tas mums nav kaut kāds tāds pašapliecinājums vai profesionāls. Mēs to darām, kvalitatīvi, lai cenšamies. Mēs negribam būt vienkārši tādi, es atvainojos par izteicienu, prasta diskotēka. Par ko es stāstu? Mums ir visas jomas. Es vienmēr esmu teicis par to, ka jābūt visām izjūtām. Muzikai, vizualizācijai, jābūt ir skaņai, jožai, visam pārējam, lai tas cilvēks, kas atnāca šo pasākumu, lai viņam ir absolūti labsajūta. Jā, un viņš to prātu iekustina. Mīlestība, labestība, lai nav kaut kāds tur nevēlams kaut kāds stresi vai tam līdzīgi, bet galvenais ir šī. Tas intelektuālisms te ir, viņš te ir un viņš
Un viņš iet plašumā, es ļoti ceru ar jaunajiem. Un nav jau variantu, mums jaunajiem tas ir jāparāda, piekrīt, vai ne? Katrā gadījumā, Gunti, ir tā, ka laiki ir mainījušies. Neapšaubām. Mēs esam tie, kas mēs esam. Šodien ir Kuldīgai vesela čupa izcili brīžēji, ja, kuri darbojās. Viņi darbojās šodienas stilā. Jā, protams. Bet mēs apzināti neejam šodienas stilā, jo mēs gribam parādīt, kā tas bija tajos laikos. Jā, kā tas bija. Un rezultāti apliecina to, ka tas mēģis, tā situācija, tā labestība, tā mīlestība, tā labsajūta ir aktuāla. Ir aktuāla, jā, iestādi. Tāpat tās, ka man, piemēram, vismīļākā grupa ir Pērkons. Viņi arī ļoti intelektuāla grupa ir, jā. Tāpat dumpinieki. Un tā tālāk, tā kā, jā, bet viņi ir tādi, kādi viņi ir. Jā, viņi tādi, kādi viņi ir, jā. Benzins arī tāds, kāds viņi ir. Jā, tāds, kāds viņas ir, jā. Paldies tev, Viestur. Un tad tiekamies nākošā ballītē. Es labprāt piedalos ballē, nevis ballītē. Labi. Protams, jā. Paldies tev. Jā, labi.